izklaidīgs vai izklaide. Šajā nedēļā nācās aizdomāt par to, ar ko mēs esam piepildīti. Vai mēs esam piepildīti ar izklaidi, vai ar kaut kādām vērtībām, kaut kādām smagām lietām. Un tieši šis te vārds man diezgan deva tā saprast kaut kādas lietas, ja mēs tā viņu sadalām pa kauķermeņiem, ne, izklaidīgs, tas ir izkliedēts, nefokusēts, un nevar savādāk pateikt. Latviski specifiskāk tāds vārds nekā izlaidīgs, izlaists, palaists, neinteresē, kas notiek, vai notiek kā grib savu vaļu un savā garā no serijas. Un īstenībā šis vārds nebija pirmais, kas raisīja pārdomas, bet to pārdomas raisīja svarīgums. Vēl viens tāds interesants vārds, kas saistās uzreiz ar svaru. Man tā iespēja ir bijusi svērt ar veciem svariem, kur tev ir jānoliek vienā pusē kaut kāds smagums, atsvars, un tad ir sveramā lieta. Un šeit īstenībā tas vārds svarīgums, svarīgums, un sadalot, atkal parāda to, kad smags, viegls, ka tas ir mērāms, ka tas ar kaut ko sacenšās. Un nepatīkami, ja kaut kādas lietas ir svarīgākas nekā otrs. Un tad, ja mēs pastamies, cik svarīgs, cik smags mums ir mūsu laiks, vai mēs vienkārši sēžam tiktokos un izklaidējam sevi, pavadam laiku vienkārši, vai to pašu tiktoku vai YouTube, mēs varam izglītoties, mēs varam attīstīt iemaņu un kļūt aizvien svarīgāki, aizvien smagāki, aizvien prasmīgāki, aizvien tādi vērtīgāki, vai ne? Un es esmu pie sevīm novērojis, ka meita tā tīri priecājoties citreiz dalās ar kaut kādu lietu, kas ir izklaide. Un man ir grūti tērēt to laiku, jo es uzreiz analizēju, tas varbūt atkal ir neveselīgi. Uzreiz, kur ir vērtība, ko es varu no tā iegūt, vai ko tu no tā iegūst. Un uzreiz, es varu to baudīt, es redzu, ka tiek zakts laiks, teiksim tā, bet, es saprotu to otru svarīgumu, kad te nav citreiz svarīgi, ko tieši, bet kas tev to, aicina skatīties. Un tāpēc es brīžam sev pieturu un ļaujos pastīties kāds video, bet ļoti tā koncentrēt. Un tad es saprotu, cik svarīgi, ka mēs uztrenējam, ka mēs vērtējam savu laiku. Daram savas darīšanas, bet brīvo laiku mēs investējam. Mēs lasam, mēs mācamies, mēs veidojam attiecības. Konstants tāds process, nebeidzams process. Un ja tu tādā dzīvo, tad tev nekad nav garlaicīgi. Tu vari sēdēt tukšā telpā un pacelt domu gaitu gaisā vai attaust atmiņā kādu garšīgu Dieva vārdā šķautni, ko tu neesi vēl tā preparējis vai domājis vai tehniski skatīties telpā, varbūt kā viņi ir iekārtot, kāpēc tādas krāsas vai toņi vai tam līdzīgi. Tā kā es svētīts un tiešām meklēsim tās svarīgās lietas, mazināsim to izklaidi, un ar izklaidi es arī zinu, cik svarīgi, ka mēs protam svinēt, jo svinēšana, citi to ieliek kā izklaidē, bet īstenībā, ja ir kaut kas vērtīgs, ko svinēt, tad arī tas ir jāmāk, ka tas ir jāmāk būt tur tai brīdī, un citreiz varbūt tas maksā daudz un neracionāli, bet ja mēs svinam, tad lai notiek. Es gribu, kad caur to svinēšanu mēs tiešām priecājamies, mēs dodam godu Dievam, un Dievs mums māca svinēt. Viņš māca svinēt, viņš māca mums visas lietas, un es zinu, ka Jēzum ir svarīgi svinēšanas aspekti un lietas, un pat ebreju tautai kultūrā mēs varam pastīties, cik viņai svarīgs ir tādas lietas, un arī debesu valstībā es zinu, ka tas ir svarīgi, jo tas ir skaisti.
Tas ir skaisti, ja to dara veselīgi un pareizi. Tāpēc esi svētīts, mācies svinēt, mācies investēt savu laiku. Esi svarīgs, esi smags, vērtīgs, ja? Un lai tev piepildītu šī diena, un lai tu meklē, lai viņu piepildītu ar kaut kādu ne ogļhidrātiem, tukšajām enerģijām, bet ar kaut kādu speķīti, ar tādu labumiņu, labucītu, ne? Svarīgajām lietiņām, tā kā šalom, un es sētītu.